Es esmu pieradis, šeit ir manā dzimtā puse, Zeltiņu pagasts dzimtā puse, un es vispār esmu pieradis laukos dzīvot svaigā gaisā, mierā, kur putniņi čivina Lakstīgalas upes malā, kad dzied loks augšā mums, kā guļam, ir vaļā, un tad tik skaisti, kā dzied Lakstīgalas pavasaries, jā. Vispār, tu esi brīvs cilvēks. Aizaļāji līdāciņa, nāc ar mani spēlēties, nāc ar mani spēlēties, tu dziļāji jūriņāji, esu azola laiviņā, esu azola laiviņā. Jūriņ prasa smalku tīklu, laiviņ baltu zeģelīt, laiviņ baltu zeģelīt. Es pats esmu ar savām rokām cilājis atombumbu uz bumbardēm. Mēs atrodamies uz raķešu palaišanas laukuma tajā laikā. Un Ļeņina galva ir novietota tieši tajā vietā, kur tiktu slieta raķete. Nu, un ja ir jāsaka godīgi, tad tieši no šīs te vietas nepieciešamības gadījumā raķete būtu lidojusi uz Angliju. Bet mēs varam priecāties, ka, protams, neviena raķete no šejienes palaista nav. Šie te smilšu valņi, tas tādā vienkāršā valodā runājot, lai raķetei spēks neiet uz malām prom, bet ceļ šo te raķeti uz augšu. Visas nepieciešamās komunikācijas mazajā angāra, kas tepat laukumiem blakus stāv. Ka mēs vairāk bijām, kā teikt, drošības pēc, tā saucamās drošības pēc. Bet, protams, tas bija īpaši slepens militārs objekts. Arī vietējie cilvēki praktiski nezināja, kas notiek. Nedodies, ja kaut kas būtu noticis, tad, protams, kad nebūtu ne tādas Latvijas, ne tādas Baltijas, jo savstarpēji jau tas viss bija saistīts. Un ja aizietu kaut viena kodola raķete, teiksim, no Zeltiņiem, mums taču pretī nākt un iznīcinātu šo pusi arī. Tā kā abas puses tiktu iznīcinātas. Tad, kad gāja šīs te runas visas par šo te brīvību, jā, mēs tiešām cerējām, ka mēs varēsim dzīvot tā, kā mēs uzskatām. Ja? Jo padomju gados mums bija, teiksim, šī te diktatūra, kas uzlika savus rāmjus, mēs drīkstējām tikai tā darīt un nekā savādāk. Un mēs bijām domājuši tā, ka tagad mēs tajā pašā laikā audzēsim lopus, audzēsim labību un visu pārējo. Latvija īstenībā var iztikt ar saviem pārtikas produktiem, ar daudz ko, ka cilvēki varēs darboties un darīt tajā laikā. Neviens neparedzēja to, kas notiek tagad dotajā brīdī. Šodien atkal esam visi kopā, aizvedot liesmojošās Baltijas ceļa ugunskuras. Šo dzīvības simbolu pret tumsu, ko vēl senos laikos pasaulī atnesa Prometējs. Lai šis uguns šodien apliecina visai pasaulī, ka Baltijas tautas par spīti visam ir dzīvas un cerību pilnas. Lai šis uguns atveida tumsas mēdvērus, kas lēmā mūsu iznīcību pirms 50 gadiem un gribēja noslīcināt mūsu asinis
un salauzt mūsu galvu zem tanku ķēdēm pirms dažām dienām. Lai šis ugunis ir prasībā pasaules lielvalstīm, kas garus gadus vienaldīgi noraudzījies mūsu Baltijas valstu, brīvo Eiropas valstu iznīcināšanās procesos. Lai šis ugunis nesveicinu Krievijas demokrātiem, Krievu tautai, kas gadus desmitiem muļķotā, turētā, lai pārgātu mūsu cietuma mūrus. Nu, tagad dzīvoju un cerēju, ka beidzot atkratījušies esam no tās svešās varas, bet mēs neesam faktiski no viņas atkarījušies. Arī šodien es skatos, ka tāds kā Trumps nāk par prezidentu Amerikas Savienotajās valstīs, var notikt tāds pats tirgus, kā notika 39. gadā, kad smaidīgi vīri Ribbentrops un Molotovs Maskavā paraksta miera līgumu savstarpēji un iztirgo Latviju, Lietuvu, Igauniju. Karš beidzās. Ne Anglija, ne Amerikas Savienotās valstis neviena neiestājās, lai izvāktos ārā Padomju Savienībā no okupētām teritorijām šīm valstīm. Nemaz. Padomju Savienības okupācija 40. gadā. Nu, tos vienu gadu viņa bija tad dzīvoja Vācu laikā, kad Vācu okupācija nāca 41. ienāca Latvijā. Un pēc tam nāca atpakaļ atbrīvoja it kā mūs no Vācu okupācijas, atkal Padomju okupācija, un tad sākās represijas. Nevainīgus cilvēkus vienkārši tādēļ, kad lai nebūtu nekāda pretestība, savāca un aizveda uz Sibēriju nobendēt. Nu, bet daudzi gan atgriezās, bet daudzi nežēlīgi. Tāda nežēlība, kad paņemt nevainīgus bērnus, kā pie mums, piemēram, skola atnāca 49. gada 25. martā, atnāk 2 bardaini vīri ar šautenēm un paņem no klases bērniņu un aizved Ragavās iekšā un aizved uz Gulbeni vilcienā iekšā un projām uz Sibīru, kas neko nav darījuši. Pilnīgi tās citas valstis ir atbildīgas par Latviju. Tāpēc, kad Latvijai ir pāri nākošas dažādas varas. Jā, tā tad es domāju, amerikāņi, kāpēc, lai viņi mūs aizstāvētu? Bet tas ir arī būtībā viņu jautājums, jo mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža. Un es domāju, ka tomēr visām valstīm ir jābūt zināmai drošībai, un arī tādā gadījumā varbūt arī, ja mums nav drošības, tad arī varbūt Amerikai vairs nebūs drošības. Arī tāda laika var pienākt. Domāju, ka vienai otrai valstī ir jāiet palīgā un jāatbalsta, un tādām spēcīgām valstīm kā Amerikas Savienotajām valstīm būtu jāaizstāv mazākas un vājākas valstis kaut no šī viedokļa ņemot. Es tā domāju. Look at the Ukraine. We're the ones always fighting on the Ukraine. I never hear any other countries even mentioned. I mean, Ukraine's very far away from us. I think NATO is obsolete. NATO was done at a time you had the Soviet Union, which was obviously larger, much larger than Russia is today. I'm not saying Russia's not a threat, but we have other threats. We have the threat of terrorism, and NATO doesn't discuss terrorism. Right straight road towards a new understanding in Europe. And so at Hitler's Munich headquarters, the agreement that has made the biggest headlines since the armistice. Let no man say that too high a price has been paid for the peace of the world until he has searched his own soul and found himself willing to risk war and the lives of those nearest and dearest to him. Let no man criticize the bargain that the statesmen of Britain and France have struck
until he has attempted to add up the total price that might have had to be paid for any other settlement, a price in death and destruction. That price will not be paid. There will be peace. We cannot allow a military build-up which is going to lead to some calamitous, incredibly dangerous situation. But to would avoid you get doing involved that, militarily if I would fellow want to NATO state avoid us was getting invaded? involved militarily by building up the diplomatic relationships and also trying to not isolate any country in Europe to bring them up. Everyone would want to avoid it, but would you get involved if you had to? I don't wish to go to war. What I want to do is achieve a world where we don't need to go to war, where there is no need for it. That can be done. I love you, Jeremy Corbyn. Out of this nettle danger, we pluck this flower safely. Tātad, ja gadījumā atvainojiet tā kā Ukrainai izdarījās, Krievijā nookupēja Krimu un Doņetskas apgabalā un Mariupolē un līdz kur tur vēl tagad sūta iekšā karaspēku un neģēlīgi karo savā valstī, kas bijusi kādreiz Padomju Savienībā, tāpat Ukrainā bija arī tajā sastāvā. Ja tur var nežēlīgies karot un smaidīt prezidents un iet, ka viņš jau neko nezina, tur kaut kādi vietējie tur cīnās pret tiem, vai ne? Tas ir briesmīgi, un tad, ja tā kāds nāk mums iekšā, tad mēs esam pilnīgi šeit nepasargāti. Pirmā jau mums uzkraus bumbas. Why would anybody have a responsibility? I don't ever really think about NATO. Generally, we shouldn't. I don't think there's been a conflict in the last, 50 years that has been a good idea for anyone. Putins, manuprāt, ir diezgan valdonīgs, varas kārs cilvēks, kurš vēlas Krieviju paplašināt, kurš grib, es domāju, ka panākt to, ka aiziet atpakaļ Eiropa, nevis Eiropas Savienība, bet PSRS padomju laiki, ja, kur tās valstiņas, kas bija arī mēs latvieši bijām zem viņa, kad visu apvienot šīs valstis atpakaļ, viņš grib iegūt lielāko varu, un manuprāt, ka viņam šķēršļu nav, viņš tāds ieņēmis tur arī aiziet. Of course, that begs the question: is conflict ever a good idea? But there hasn't been a situation like World War II, say, for a long time. There has been no definite bad guy. Yeah, I think the old charity begins at home thing. Yeah. Mums neviens neaizstāvēs. Ne Trumps, ne Anglija. Un mums jau pašiem nav vispār spēku. Mēs spēlējam bērnu spēlītes ar militārismu. Tērējam milzīgos līdzekļus. Nevajadzīgi. Viņi nesaprot vispār Krievu armijas spēku un Krievu armijas bruņojumu. Tas ir mežonīgs. Yeah, I think the responsibility probably does lie within each country for its own. Arī es domāju, arī tāpat Amerikā noteikti daudz ko arī nepareizi pasaka, ja? Tāpēc ir labi, ka cilvēki brauc, tad, kad viņš atbrauc, viņš redz, ja? Jo, piemēram, mums arī tādas situācijas, ka bija Maskavā pasaules čempionāts hokejā, brauca man māsas meita, viņai arī bija teikt, nebrauc uz Maskavu, tur taču latviešus neierauga. Latvieši vienmēr ir Krievijā ieraudzīti, starp parastajiem cilvēkiem. Viņi saka, mūs uzņēma tik labi. Un arī man bija situācija, kad atbrauca tieši no Maskavas. Viena sieviete, kura meklē sava vecmāmas brāļa kapu. Viņam 90 gadu palikt, viņš ir kritis. Un pēdējā dienā, tas pirms 2 gadiem, viņa atrada Zeltiņu kapsētā. Un tad viņa teica, man arī teica Maskavā, tikai nebrauc uz Latviju, tur Krievus neierauga. Un viņa saka, bet cik mani visur sirsnīgi uzņēma. Ja, tātad, parastie cilvēki jau nenaidojas. Vienkārši
politiķi vai tās, kā saka, tie laikraksti, tie žurnāli, kas nostājas tieši savu politiķu pusi kaut kādu, tie arī taisa to naidu, ja? Un jo vairāk cilvēki brauks, jo vairāk viņi tā kontaktēs, viņi redzēs, ka nav tik traki. Arī tai Krievijā nav tik traki, ja tu aizbrauc pie parastiem cilvēkiem. Viņi ļoti sirsnīgi uzņem. Īstenībā es ļoti ceru, ka līdz tādai karošanai vispār neaizies. Jo mēs esam pārāk mazi, lai mēs karotu ar kādu. Tā bija mīlestība, dēļ kuras es atnācu šeit. Visu laiku ir darbs, un tas nav viegls darbs. Īstenībā tas ir diezgan pagrūti, bet es savādāk nevaru dzīvot. Ekskursijās ļoti gribas aizbraukt un redzēt citas zemes, bet dzīvot tikai Latvijā. Tādam. Sniedziņas putināja, putināja, lauka manis kumeliņas, kumeliņas. Pārskrēj manis kumeliņas, kumeliņas. Sniega pītes mētadamis,